Valmiermuižā šopavasar satiekas senas latviešu tradīcijas, teātris, alus brūvēšanas māksla un viesmīlība. Jau otro reizi Valmiermuižas alus darītava kļuvusi par Latvijas Nacionālā teātra izrādes Skroderdienas Silmačos atbalstītāju. Un šoreiz teātrim viesojoties Valmiermuižas alus darītavā norisinājās ekskursija. Pagājušo gadu mēs aizsākām atbalstīt Nacionālo teātri pirmo gadu tieši izrādes Skroderdienas Silmačos, un šī sadarbība brīnišķīgi ir piedzīvojusi turpinājumu šogad, cerams, daudzus gadus, un tāpēc šodien šeit simboliski notiek Skroderdienas Silmačos ģenerāla mēģinājums, pirmais mēģinājums. Mēs arī pirmo reizi dodam garšot šī gada izbrūvēto alu, kas ir veltīts par godu Skroderdienām. Un savukārt saimnieces no Skroderdienām mums gan Antonija, gan Bebeni iemācīja savus pankūku receptus. Tā kā mēs iedavām savu alus recepti, izstāstījām. Viņas iedos savu slaveno Skroderdienu pankūku receptu un skatīsimies, kā tas iet kopā. Un vienlaicīgi mēs svinam šo brīnišķīgo sadarbības turpinājumu un gatavošanos gada lielākajiem svētkiem mums, gada lielākajiem svētkiem Nacionālajā teātrī, kas ir Skroderdienas Silmačos izrādi. Un kāpēc priekš mums tas ir īpaši simboliski, jo Blaumaņa Skroderdienas Silmačos ir visvairāk spēlētā izrāde, un kurā parādās šīs latviskās tradīcijas gan par Jāņiem, gan par kāzu svinēšanu, gan par alus galdā celšanu. Un tāpēc mums kā Valmiermuižai, kas ļoti ir par alus tradīciju, gan glabāšanu, gan mācīšanu, gan turpināšanu, tad izrāde ir veids, kā tiešām atgādināt mums, ka mums ir savi nacionālie svētki un savs nacionālais dzēriens, kas lieliski sadar kopā. Skroderdienas Silmačos ir neatņemama latviskās identitātes daļa. Tā ir ne tikai teātra klasika, bet arī kultūras rituāls, gaidot salgriežus. Es vispār savā mūžā, es neesmu piedzīvojusi Jāņus vai pirms Jāņu laiku. Covida laikā bija Jāņi, bet tas tik un tā neskaitās. Tas neskaitās, tie nebija Jāņi. Jā, manā apziņā, jā. Tā kā vasaras salgrieži, tas nozīmē Skroderdienas. Apmēram 2 nedēļu garumā. Jā, svētki 2 nedēļu garumā. Tās nav Skroderdienas, ja nav alus, vai ne? Nu, Jāņi arī nav, ja nav alus. Bet ir ārkārtīgi liels prieks par tādu saimniekošanu un par tādu arī augstāku ideju, es gribētu teikt, ja, un tādu baudīšanas kultūru un arī latviskā kopšanas kultūru. Un, man liekas, tas tiešām iet kopā arī ar latviešu tradīciju spēlēt silmačus, skatīties. Katram pašam arī izspēlēt vismaz kaut kādus ainas no silmačiem, vai tas ir sētā tā kā ģimenes lokā vai ciemā centrā kopā ar draugiem. Vai vismaz dziesmiņu padziedāt, vai iedzeram, vai svinam. Jā, un Valmiermuižas alus turpat blakus absolūti piediena. Katrā Latvijas sētā, kur godā tika turēta tradīcija, alu brūvēja īpašiem notikumiem, tostarp Jāņiem. Tas bija lepnums, ko celt galdā, un ar tādu vēstījumu brūvēts arī Valmiermuižas īpaši Skroderdienām Silmačos veltītais alus. Šī sadarbība, kad Valmiermuižas alus darītava atbalsta tieši Skroderdienu izrādi, kur ir šis te konteksts, kur uz skatuves tiek izripinātas alus muces un visi skatītāji tiek cienāti ar alu ielīgošanas izrādē. Es domāju, tā mēs viens otru ne tikai atbalstam, bet arī ceļam. Un katrā ziņā mūsu draudzība un partnerība, es ļoti ceru, ka tikai gadu no gada nostiprināsies. Un kā jau teica, ka ir Valmiermuižas alus darītavas saime un Nacionālā teātra saime, tas kopā ir spēks. Latvijas Nacionālā teātra aktieriem viesojoties Valmiermuižas alus darītavā tiek nostiprināta draudzība starp teātri un Valmiermuižu, kur arī Skroderdienas Silmačos saimes ļaudis atstāja savu parakstu Valmiermuižas alus viesu grāmatā.